Fiziskā un psiholoģiskā noturība kaujas izturības kursa laikā kadetiem jau tiek pārbaudīta vairāk kā 10 gadus. Neskaitām pārbaudījumi, sava fiziskā spēka izzināšana un psiholoģisko barjeru pārvarēšana ir daži no daudzajiem pārbaudījumiem šī kursa laikā. Tad, ja tu vēlies uzzināt kadetu pārdomas, viņu pieredzi un iegūto šī kursa laikā, turpini skatīties video. Ir pagājis pirmā diena, tu esi nogājis pirmo maršu. Kā tu jūties? Tas laikam daudz izsaka jau uzreiz, bet pirmais maršs īstenībā pārsteidzoši izaicinošs bija. Jo svars, ar ko mēs tagad staigājam, ir krietni lielāks nekā mēs esam pieraduši. Un, tas vienkārši rāda kaut kādu diskomfortu, gan vienkārši mugurai augšā. Kurs ir vairākas dienas, nav tikai 1 vai 2 dienas, ir vairākas dienas. Tad kas ir tas, ko tu sagaidi no sevis paša, izejot visam šim kursam cauri? Es no sevis paša. Es pašlaik sagaidu tikai vienkārši iziešanu. Un tas arī viss. Es neredzu sev kaut kādu ekstra augstāko guvumu, kaut kādu, ka es tagad sapratīšu, es šitā varu izdarīt un tā tālāk. Es šo vienkārši redzu kā kaut kas jāaiziet, lai es darītu to, ko es gribu vēlāk. Tas arī viss. Rinda! Aiziet! Es saprotu, kas man ir ar ūdeni. Ir ļoti izaicinoši un tiešām pārbauda tavu vēlmi iziet to šito kursu, jo ir vairāk faktori, kas tev liek gribēt tā kā nepabeigt šo kursu. Viss komforts, tie paši laikapstākļi. Laikapstākļi pa nakti ir kādi +4, +5 un labajā. Un pa dienu ir kādi +12 un līst visu laiku. Tas tiešām morāli sagroja. Mans fiziskais spēks ir, es teiktu, augstāks nekā mans morālais. Mans morālais ir tiešām izaicinoši zem, es teiktu godīgi. Ir iespējas, ka es arī varētu nepabeigt šo kursu, jo tik ļoti morāli man tiek ietekmēt. Šodien 3. diena. Laikapstākļi jūs nelutina. Jūs visu dienu bija lietas. Nedaudz arī sniegs vēl no rīta bija. Kā jums patika Jūraspēka stacija? Jūraspēka stacija man patika īstenībā, jo viņa bija salīdzinoši mierīga. No atlikušās dienas es gaidu, ka nelīs. Es gaidu, ka es varēšu izžāvēt kaut ko no savām drēbītēm, kaut kā vismaz. Protams, vēl ir viena stacija vai 2, es nezinu, mums nesaka, kas mums priekšā un cik daudz. Kā nesīs un kā mainīsies? Ko mēs varam uzskiet, ka viss ir tur? Skat tos, ko mēs tagad likties, jā? Kamēr virs ir ieklat. Pasauc savu lokā! Vien! Ai, fiksējiet. Kas ir? Turpināt šaut! Tagad tā, uz augšu, tur. Prātīgi. Aiziet. Ir, protams, jūtam tā morālā atšķirība vienkārši, cik labi jūtos un cik slikti jūtos šajās dienās. Bet šīs dienas sliktos laikapstākļus uzlabo tas, ka šodien jau ir tuvāka beigām.
Mēs jau tikai runājam rītdienu, par rītdienu. Un tajā dienā, par rītdienā mēs vakarā jau ejam mājā. Man vienmēr licies ir, ka citus motivēt ir tieši krietni vieglāk nekā paši sevi motivēt. Jo, kad tu pats sev mēģini motivēt, tev visu laiku ir tā otrs es, kas ir tieši visu laiku tev vienalga, ko tu teiks, tev būs pretrunas pretī un ilgs process līdz izsities cauri tam. Sastā diena. Kadetam šobrīd ir kaujas šaušanas nodarbības. Diezgan interesanta stacija. Viņiem nav tikai jāšauj, bet paralēli arī, kad viņi nešauj, viņiem jādara citi vingrinājumi. Tāpēc atslāpšanai īsti nav šeit vietas, bet kopumā laiks ir daudz labāks, ir uzspīdējis saulīt. Dabūjāt pagulēt? Īsmē, jā, dabējām pagulēt. Dabējām 3 stundiņas pagulēt. Pēc tam 3 stundām likās, ka vispār tā kā superīgi. Pietiekami miegs. Šodien ir krietni augstāka motivācija. Krietni augstāka. Kā tu jūties? Kā es jūtos? Pēdējais maršs. Gan priecīgs, gan satraucies par reizēm. Satraucies, jo nezinu, ko sagaidīt. Un esmu pats mazliet savainojies. Nav bail? Viņš ir. Hans, kāpēc karoks neplīvo? Pretinieku sagagāt! Sveicu tevi, kājniek! Mūsu zemes saimniek! Tā, lai Latvija tautai droši! Jā, mēs visi jā. Kā tu jūties? Ir vēl bišķiņ tāda nereāla sajūta. Es tie ienāku iekšā un viss tās it kā svešs, bet tajā pašā laikā tuvs un pazīstams. Tā ir tāda interesanta sajūta. Ir prieks, ir gandarījums par paveikto. Ko tu iesaki tiem saviem biedriem, kas ies to nākošu gadu, aiznākošu gadu? Kam jābūt gatavam vai uz ko gatavoties vai kaut kas specifisks ir jāizdara pirms paša kursa, lai tu būtu varbūt morālā vai fiziskā gatavotāks? Gaidat sliktāko un cerat uz labāko. Un varbūt nesaklausīties pārāk daudz stāstu par šo kursu, jo ir 101 stāsts. Kādam, kas tur tā notika un šī tā notika, un tu pat nezini vairs, kurš ir īsts un kurš nav īsts. Tad tu ej iekšā tajā kursā satraukumu lieku vai pilnīgi tādām lietām, ko tev nevajadzēja pat būt tajā brīdī. Kāda bija tā sajūta, kad jūs gājāt pa Ezermalas ielu, ja? Jūs ieiet iekšā akadēmijā un jūs visi sagaida Lāpu alejā, kājinieku dziesmu. Kāda ir tā sajūta, kad tu reāli esi izgājis to kursu? Un tad tu jau arī iepriekšējos gados esi dabūjis izbaudīt to, ka tu sagaidi citus kadetus. Kāda bija sajūta to, ka tevi šādi sagaida? Tieši es vēl ar blakus esošo, ka gāju pa Ezermalas ielu, runāju par šo. Tā kā teicu, iedomājies, mēs 3 gadus skatījāmies un sagaidījām cilvēku, kas nāk to kiku. Beidzot iesam mēs. Grūti tam noticēt. Paskat, mami, kas tad tas? Bet marša kājas lupatās! Bet marša kājas lupatās! Kājinieku